Arī es tam noticēju. Es arī domāju, ka sociālo mēdīju aizliekšana bērniem līdz 16 gadu vecumam ir ģeniāla ideja. Mēs zinām, kādus postījumus tas rada. Mēs varam saprast, ka bērniem vienkārši nevajadzētu būt piekļuvai šai trakajai pasaulē, kas mulsina pat mūsu pieaugušos. Bet es neapzinājos, ka aiz kulsēm notiek kaut kas daudz, daudz tumšāks. Un tas viss tika atklāts ar šo vienu tvītu. Tiem no jums, kur nezin, kas notiek, apvienotajā karalistē, Kīrs Stārmers ir paziņojis, ka viņi aizliegs gandrīz visus sociālos tīklus, tostarp YouTube, bērniem, kas jaunāki par 16 gadiem, un daudziem cilvēkiem tas šķita laba ideja. Šajā stāstā bija viena anomālija, kas šķita mazliet dīvaina. Proti, ir viens sociālais tīkls, kuru viņi neplāno bloķēt. Ļoti kreisi orientētais X, ko sauc par Blue Sky, un tas atkal šķita kā kaut kādas politiskas manipulācijas. Bet kopumā ideja par to, lai jauniešiem nebūtu piekļuvis sociālajiem tīkliem, ir lieliska. Izņemot to brīdi, kad sapratu, kā viņi noteiks, kurš ir jaunāks par 16 gadiem un kurš nav. Un tad man beidzot viss kļuva skaidrs. Tieši šis tvīts. Tas nav sociālo tīklu aizliegums jaunākiem par 16 gadiem. Tā ir digitālā identifikācija ar labāku mārketingu. Redziet, Anglija jau kādu laiku cenšas izveidot digitālās identitātes sistēmu, kas būtībā ir milzīga novērošanas sistēma. Jūs nevarēsiet būt tiešsaistē vai darīt jebko, kam nepieciešams uzrādīt identitāti bez digitālas izsakošanas. Daudzi cilvēki par to ir bijuši neticami neapmierināti. Kāpēc būtu jāsako katrai mūsu kustībai? Kāpēc mūsu identifikācijai jābūt digitālai sistēmai? Bet tad, kad sākat savienot punktus un saprotat to, vienīgais veids, kā viņi var izsekot, vai jaunāks par 16 gadiem izmanto sociālos mēdījus. Un, lai to aizliegtu, visiem pārējiem ir jāpierāda savs vecums un identitāte. Tas nozīmē, ka viņi paceltu digitālās identitātes uz citu līmeni, burtiski uz citu līmeni. Un tur šis stāsts iegriežās ļoti tumšā un ļaunā virzienā. Jo, ja viņi patiešām vēlētos padarīt bērnus drošākus, nevis tikai radīt tādu iespaidu, tad viņi jau sen būtu apturējuši bērnu pavadināšanas grupējums apvienotajā karalistē. Patiesībā viņi vienkārši cenšas pārdēvēt digitālās identitātes izsakošanu un uzraudzību pieaugušajiem un visiem cilvēkiem visā apvienotajā karalistē, liekot izklausīties, ka viņu vienīgais mērķis ir pasargāt jūsu bērnus no sociālo mēdīju ļaunumiem. Apskatīsim, kā internets ir reaģējis, jo jūs nebūsiet pārsteigti dzirdēt, ka tas ir pilnīgi traks. Ziņas. Kīrs Stārmers ir paziņojis, ka sakarā ar sociālo mēdīju aizliegumu personām, kas jaunāks par 16 gadiem, viņš gatavojas pieņemt šo likumu. Katram pieaugušajiem apvienotajā karalistē būs jāpierāda sava identitāte, lai izmantotu sociālos mēdījus. Anonimitāte tiešsaistē tagad ir oficiāli mirusi. Starp citu, tas notiek uz tā fona, ka apvienotā karaliste arestē cilvēkus pa labi un pa kreisi aptuveni 30 cilvēkus dienā par ierakstu veikšanu sociālajos medijos. Tātad šis aizliegums personām, kas jaunākas par 16 gadiem, ne tikai ļauj viņiem it kā pārpozicionēt sevi kā bērnu aizstāvjus, kas ir kaut kas, ko cilvēki jau ir pamanījuši, ka viņi nav, bet viņi arī iegūs iespēju uzraudzīt un precīzi zināt, kas ir katrs cilvēks apvienotajā karalistē. Bet vēl vairāk, lai padarītu visu vēl sliktāku, viņi patiešām varēs izsekot pilnīgi visu, ko jūs sakāt sociālajos mēdījos, sasaistīt to ar jūsu identitāti un iespējams arestēt jūs, ja sāksiet runāt pret valdību. Un kāpēc es saku runāt pret valdību? Vienkārši iemesla dēļ. Kreisie, galēji kreisie, tie, kur izmanto šo Blue Sky lietotni, viņus neaizliedz. Blue Sky netiek aizliegts, kas nozīmē, ka viņi patiesībā cenšas kontrolēt tikai tās balsis, kas mēģina pateikt kaut ko pret valdību, ko acīm redzot Blue Sky nedara. Kā jau iepriekš teicu, Alonso Garmendi tas nav sociālo mēdīju aizliegums līdz 16 gadu vecumam. Tie ir digitālās identitātes ar labāku mārketingu. Un daudzi cilvēki saprot, ka ir dīvaini, ka Blue Sky ir atbrīvots no apvienotās karalistes sociālo mēdīju aizlieguma. Un tad ir šie cilvēki, kas publicē šādas lietas. Manuprāt, šis ir komēdijas konts. Jebkāds sociālo mēdīju aizliegums tiem, kas jaunāk par 16 gadiem, ir apsveicams. Bērniem šajā vecumā nav spēju saprast, ko viņi redz un pieņemt dzīvi mainošus lēmumus. Izņēmumi būtu jāpiemēro dažām vietnēm, lai bērni joprojām varētu iegūt informāciju par transpersonu veselības aprūpi.
Šī sieviete, doktora Rita Ded, acīm redzot, vienkārši cenšas izsmiet to, ka cilvēki cenšas aizsargāt bērnus, bet tajā pašā laikā tieši šie paši cilvēki uzspiež tik bīstamas ideoloģijas jauniešiem. Un es domāju, ka tas atgriežas pie patiešām interesantas lietas, par kuru mēs bieži nerunājam, un pie tās mēs tūlīt nonāksim. Bet vispirms, laipni lūgt raidījumā Pushback, es esmu Meira Kā, jūsu vadītāja. Noteikti nospiediet abonēšanas pogu, lai popularizētu šo video, un ieslēdziet paziņojumu zvaniņu, lai vienmēr būtu informēti. Katrs cilvēks, kurš abonē, mums ļoti palīdz veidot šo kustību, kas iestājas pret straumi un dalās ar stāstiem, kurus jūs neredzētu parastajos plašsaziņas līdzekļos. Tāpēc paldies, ka esat šeit. Tagad jūs esat daļa no šīs kustības. Tātad Medžiju Mostons raksta šādi. Man mājās ir 7 bērni. Viņi saņem vienkāršu telefonu tad, kad sasniedz vecumu, kad mums viņi jāpaņem no ārpusskolas nodarbībām. Kad viņi kļūst vecāki, viņi saņem parastu telefonu, bet ar ierobežojumiem, un viņus uzrauga tāpat kā viņi piekļuvi datoriem. Viņi nesaņem ēpastu, līdz nav sasnieguši 13 gadu vecumu. Viņu skolā ir politika par sociālo tīklu nelietošanu, ko vecāki paraksta. Viņiem nav atļauts izmantot X, Instagram, Snapchat vai Facebook līdz 18 gadu vecumam. Nav nepieciešama valdības uzraudzība, tikai laba vecmodīga audzināšana. Šis ir skaists tvīts, un ļoti konkrēti iemesla dēļ. Mēs esam pieraduši pie domas, ka valdībām vajadzētu būt tām, kas atrisina visas mūsu problēmas. Ja kaut kas slikts notiek, tad valdībām tas būtu jārisina. Valdībām tas būtu jārisina. Bet patiesība ir tāda, ka ja kaut kas noiet greizi, tā ir tava atbildība. Un valdībai vajadzētu pēc iespējas mazāk iejaukties tavās personīgajās lietās. To sauc par brīvību, jo mēs visi zinām, kā izskatās valdības īstenota novērošana. Es domāju, tev nav jāmeklē tālāk par Ķīnu, lai saprastu, kas notiek, kad valdība pārvalda un kontrolē katru cilvēka dzīves aspektu. Ja tu vēlies, lai tavs bērns būtu sociālajos tīklos, tad tu esi briesmīgs vecāks, bet tev ir atļauts to darīt, un tev vajadzētu būt tiesībām to darīt. Kad valdība sāk lemt, kam ir atļauts ko izmantot, īpaši, ja tas attiecas uz vārda brīvību, tad tas kļūst problemātiski. Un tagad es kā māte par to domāju visu laiku. Es vēlētos, lai bērniem nebūtu nekādas piekļuves sociālajiem tīkliem. Es domāju, ka dzīve būtu daudz labāka. Bet patiesība ir tāda, ka es vēlētos, lai būtu vienkārši aizliegums, kas to noņemtu šādi. Lai man nebūtu jāiegulda smags darbs, lai kļūtu par labu mammu un nodrošinātu, ka mans bērns izklaidējas citos veidos, nevis sociālajos tīklos. Jo sociālie tīkli vienkārši ir daudz vieglāks variants. Bet es nevēlos, lai valdība to izlemtu manā vietā. Tā ir mana izvēle, un tieši tāpēc šis video ir tik neticami dīvains, redzot šo mammu, kura virza šādu naratīvu, ka tas ir kaut kas tik briesmīgs. Kā Kīrs Stārmers varēja to izdarīt, bet no ļoti, ļoti neveselīga skatu punkta. Kad mēs augām, mums nebija visu šo platformu, ar kurām mums bija jātiek galā. Mums nebija tādu lietu. Tas izklausās pēc trokšņa. Tas bija patīkami. Sāksim šāda veida strīdu. Labi, mums vajadzētu, nesauksim to par strīdu, saucam to par sarunu. Puse, teiksim, pa pusei strīds, pa pusei saruna. YouTube var būt labs. Jā, tas ir labs. Es domāju, tas, ka 6-gadīgs bērns zina, kas ir YouTube, man šķiet pretīgi. Nevienmēr. Es nezinu, kāpēc tu to aizliedz dažreiz. Skatīšanās vai spēlēšana ir veids, kā es atpūšos. 6 gadus vecam bērnam nevajadzētu spēlēties un atpūsties, izmantojot sociālos tīklus vai jebkādu mēdīju saturu. Vai tu zini, cik daudzi tēti un mammas rakstīja tavai mammai, lai pateiktu, ka viņi vēlas aizliegt YouTube un visas pārējās platformas tādiem bērniem kā tu? 100. Kāpēc tu attiecināji to uz sevi? Šo video politiskās ievirzes ir patiesi diezgan skumjas. Piemēram, kāpēc sieviete veidot šādu sarunu ar savu bērnu? Labi, lai nu paliek. Bet fakts, ka tev ir 6 gadus vecs bērns, kurš satraucas par to, ka YouTube tiek aizliegts, jau pats par sevi ir problemātisks. Un ja tu noskaties pārējo video, es pat nezinu, kas ir šis valdības cilvēks. Kīrs Stārmers, ko tas vispār nozīmē? Jā, jo 6 gadus vecam bērnam nevajadzētu zināt, kas ir Kīrs Stārmers, bet 6 gadus vecam bērnam arī nevajadzētu zināt, kas ir YouTube.
Nav labi mācīt jaunam bērnam šādas lietas. Kāds šeit uzrakstīja, tā vietā, lai aizliegtu bērniem sociālos tīklus, kā būtu, ja mēs izslēgtu politiķus no mūsu dzīves? Ir svarīgi zināt, ka sociālo tīklu aizliegums līdz 16 gadu vecumam nav aizliegums tikai līdz 16 gadiem. Tas ir aizliegums izvēlētiem sociālajiem tīkliem visiem, līdz tu vari identificēties. Citi vecāki, paldies Dievam, Keir Starmers ir aizliedzis sociālos tīklus un YouTube līdz 16 gadu vecumam. Labākā lieta, ko viņš jebkad ir izdarījis. Es esmu pilnībā nomodā. Neuztraucieties, bērni, man jau ir sagatavots VPN. Mani bērni pieder man, nevis valstī, un tas nav apspriežams. Tā es jūtos. Tieši tā es arī jūtos. Davida Šova maska ir pilnībā nokritusi. Keirs Starmers aizliedz pusauģiem sociālos tīklus, bet uzmini, kura lietotne brīnumainā kārtā ir izņēmums – Blue Sky. Viņi bloķē visas platformas, kas ļauj neatkarīgu vārda brīvību, bet atstāja galējo kreiso ideoloģisko burbuli pilnībā atvērtu. Tas nekad nebija par bērnu drošību. Tā ir ļoti koordinēta sazvērstība, lai iesprostot jūsu bērnus digitālā burbulī un izskalot viņiem smadzenes ar tīru varas propagandu. Viņi vēlas pilnīgu kontroli pār to, ko nākamajai paaudzei ir atļauts domāt. Retvīto, ja tu atsakies ļaut leiboristu elitei indoktrinēt mūsu bērnus. Jā, es to retvītoju. Jūs nevarat aizliegt bērniem izmantot sociālos mēdījus, neprasot visiem apstiprināt savu identitāti. Lielbritānijas valdība slepus ievieš digitālās identitātes. Lielbritānijas valdība darīs pilnīgi visu, izņemot to, ko vēlas britu tauta. Jā. Es esmu uzlikusi ierobežojumus sev bērnu telefoniem, lai viņi tos nevarētu lietot pirms 7 no rīta vai pēc 8 vakarā, izņemot zvanīšanu un īsziņu sūtīšanu. Viņi nevar lejupielādēt lietotnes bez manas atļaujas. Viņiem tas nav atļauts. WhatsApp, Instagram, TikTok, Snapchat, X. To sauc par audzināšanu. Dažiem vajadzētu to pamēģināt. Lielbritānijas valdība saka, ka līdz 2027. gada pavasarim jauniešiem, kas nav sasnieguši 16 gadu vecumu, būs aizliegts izmantot sociālo mēdīju platformas. Profesora Amy Orbēna, psiholoģi no MRC Kognitīvo un smadzeņu zinātņu nodaļas MRC CBU un Džona Svētā Džona Kembridžas koledžas biedra sniedz savu reakciju uz šodienas paziņojumiem un pasākumiem, salīdzinot ar pierādījumiem, kas mums jau ir zinām par sociālajiem mēdījiem. Es jums pateikšu tā, jums nav vajadzīgi nekādi pierādījumi par to, ko sociālajie mēdīji nodara jūsu bērniem. Tas ir postoši. Tas ir bīstami, un tas nav kaut kas, ar ko mēs, pieaugušie, varam tikt galā. Tāpēc bērni noteikti ar to netiek galā. Man šķita ļoti interesanti, ka es redzēju šo BBC video, kas ir izplatījies visur. Tagad mēs zinām, ka BBC ir vienkārši šausmīgs rupors šausmīgai valdībai, bet paskatieties, ko viņi mēģina uzspiest. Labi, paskatieties, skatieties šo. Lūdzu, paceliet rokas tie, kuri atbalsta aizliegumu. Paceliet rokas tie, kuri atbalsta aizliegumu. Tas jums dod priekšstatu. Es domāju, ir diezgan godīgi teikt, ka lielākā daļa šo skolēnu vecumā no 11 līdz 14 gadiem ir diezgan vīlušies par aizliegumu. Pāriesim pie tevis, Izabela. Pastāsti, kā tu jūties, kad dzirdēji, ka premjerministrs saka, ka tev vairs nebūs atļauts lietot sociālos tīklus? Pirms mēs uzzinām, ko saka Izabela, atgādināšu, ka, protams, bērni ir sarūktināti, jo viņi ir atkarīgi. Ja tu atkarīgajiem pasaki, ka viņš vairs nedrīkst lietot narkotikas, viņš būs sarūktināts. Ja kādam pasaka, ka viņš vairs nedrīkst lietot cukuru, arī viņš būs sarūktināts. Un ja tu bērnam, kuram patīk pavadīt laiku pie ekrāna, pasaki, ka viņš vairs nedrīkstēs to darīt, viņš būs sarūktināts. Tas ir pašsaprotami. Problēma šeit ir tieši tas, cik ļoti viņi ir sarūktināti. Ar to mums, kā sabiedrībai, ir jātiek galā. Galvenais ir tas, ka mums pašiem ar to jātiek galā kā sabiedrībai, kā cilvēkiem, nevis jāļauj valdībai to izlemt mūsu vietā. Īpaši, kad saprotam, ko tas nozīmē, ja viņi to izlem mūsu vietā. Es nedomāju, ka tas tiešām notiks. Es kaut kā ticēju, ka viņš nobīsies un atliks to vai pārdomās vēlreiz, bet izskatās, ka viņš ir diezgan pārliecināts par to. Un es neesmu pārliecināta, vai es viņam piekrītu. Par ko tu visvairāk uztraucies? Par to, ka nevarēšu sazināties ar saviem draugiem. Es nezinu, kas notiks un kā tas notiks, vai ir kādas tehniskas nianses attiecībā uz to, kuras lietotnes būs ierobežotas. Bet es lielāko daļu savu sociālo tīklu izmantoju, lai sazinātos ar saviem vecākiem un ģimeni. Es domāju, ka ir vērts cilvēkiem to atgādināt. Iepriekš mēs apskatījām ekrāna laiku. Kāds bija tavs ekrāna laiks nedēļas nogalē? 9 stundas. Tāpēc pēkšņi tev būs daudz vairāk laika, ko aizpildīt. Un ko tu darīsi? Skatīsies sienā. Ja šī ir tā propaganda, ar kuru viņi mēģina mūs pārliecināt, ka mums vajadzētu būt pret šo mēdīju aizliegumu, tad tas nestrādā. Jo atkārtoju, es esmu pret to, ka valdība aizliedz mēdījus, bet es domāju, ka tas ir kā trauksmes zvans katram vecākam. Lūk, ar ko nodarbojas jūsu bērni. 9 stundas sazinoties ar draugiem un ģimeni. Kāpēc tu neizspēlēties ar saviem draugiem un ģimeni? Nē. Jūs to neizmantojat tikai, lai rakstītu draugiem un uzzinātu, kā viņiem klājas. Tas nav tas, kas jums jādara 9 stundas dienā. Un jums nav vienkārši jāskatās sienā, ja nav sociālo mēdīju. Ir arī citas lietas, ko var darīt.
Un tā ir jūsu vecāku atbildība palīdzēt jums to noskaidrot. Lai skaidri izteiktu savu viedokli par šo, es pilnīgi noteikti uzskatu, ka bērniem nevajadzētu būt piekrivēji sociālajiem mēdījiem, bet es nedomāju, ka valdībai tas būtu jāizlem, īpaši, ja viņi lem, kuriem sociālajiem mēdījiem drīkst piekļūt. Un vēl svarīgāk, tas nozīmē, ka mums visiem ir jāidentificē sevi tiešsaistē, lai mūs varētu digitāli izsekot un dot piekļuvi pašiem sociālajiem mēdījiem. Tās ir lamatas. Tas nav mēģinājums palīdzēt mūsu bērniem tikt galā ar šīm neticami pretīgajām un bīstamajām atkarībām. Tā ir valdība, kas vienkārši cenšas mūs vēl vairāk kontrolēt. Alonso Garmundi raksta: Es neesmu tehnoloģiju lietpratējs. Tāpēc varbūt tas izklausās muļķīgi, bet vai nav vienkāršāk izveidot bērnu telefonu jau pārdošanas brīdī, lai varētu iegādāties telefonu ar iebūvētiem ierobežojumiem, nevis prasīt katram cilvēkam valstī, vai viņš ir vecāks par 16 gadiem, un to darīt, izmantojot uzlaužamu digitālās identitātes programmatūru? Jā, mans draugs, tas būtu vienkāršāk. Bet ja valdība patiešām vēlētos palīdzēt bērniem, tieši to viņi arī popularizētu, tieši to viņi arī ieteiktu, viņi pieņemtu tādu likumu. Bet nē, viņi vienkārši grib izsekot mūs visus un uzspiest bīstamas ideoloģijas bērniem. Jo uzmini kas? Ja visas sociālo mēdīju platformas ir bloķētas izņemot Blue Sky, tu precīzi zini, kur visi bērni dosies, jo viņi ir atkarīgi, un ar to ir jārisina kā ar atkarību. Un atkarību problēmas nevajadzētu risināt valdībām. Tieši vecākiem un ģimenēm ir jāsaprot, ka šeit kaut kas patiešām nav kārtībā. Šeit kaut kas tiešām nav kārtībā. Un mums ir jārīkojas. Bet mums ir jārīkojas nevis viņiem. Paldies par uzmanību šim jautājumam.